Tā, nu labvakar visi skatītāji. Šodien tieši raidi no Tukuma ledus halles. Tātad komandas šobrīd iesildās. Un šodien spēlēs Rotas Melioru celtnieks pret hokeja klubu Mego. Nedaudz par sastāviem sākumā. Piedodiet vispirms par komentētājiem, pēc tam sastāviem. Tātad šodien spēli komentēšu es, Lauris Strautmanis, un ar mani kopā ir Zanis Nātnaja. Prieks, un skatīsimies, kā mums tā komentēšana veiksies. Bet šobrīd par sastāviem. Tātad Rotas Melioru celtnieks sastāvā šodien spēlēs ar 4. numuru Toms Roberts, ar 5. numuru Rojs Pinnis, 13. numurs Dzirds Freimans, 14. Roberts Dambers, 19. Rihards Baks, 23. Māris Davidsons, 24. Jānis Grīgs, 25. Tomas Matīs Eplers, 28. Roberts Oto, 30. Ārtis Belovs, 54. Ričards Zižņevskis, 65. Mārtiņš Strasdiņš, 75. Mārtis Grīnbergs, 81. Kaspars Jansons, 92. komandas kapteinis Sandrs Būmeisters un, visbeidzot, vārtos numur 35 Ralfs Stankus. Jā, un hokeja komandas Mego sastāvā šodien ar 6. numuru Markus Vojcehovičs, 7. numurs Emīls Meļķis, 20. numurs Marats Markus, 28. numurs Danils Kurbātovs, 29. numurs Uģis Skopāns, 42. numurs Ralfs Kristiāns Rozenfelds, 63. numurs Lenijs Busulis, 68. numurs Rinalds Ulmanis, 69. numurs Kristaps Nerets, 75. numurs Jānis Abuls, 82. numurs Ronalds Turnis un vārtos šodien Regnārs Remija Merhels. Nu ko, visi spiežam laikus, arī komentējam. Kā jūs domājat, kas uzvarēs? Kura komanda šodien būs pārāka? Hokeja klubs Mego šodien, es skatos, ir ieradies arī pietiekami kuplā sastāvā. Nu, un Rotas cīnīsies par saviem 3 punktiem. Jā, un ja skatāmies pēc statistikas, tad hokeja komanda Rotas šobrīd ir stabilā 1. vietā. Ja skatāmies arī spēļu attiecībā ar citām komandām, savukārt hokeja komanda Mego šobrīd principā dala 9. un 10. vietu, kas atkal ir pirmā no otra gala, bet vērojot statistiku, ļoti interesanti, ka hokeja klubs Mego ir uzvarējis Marelsbūvi ar 2-0, kurai savukārt ir piekāpusies hokeja komanda Rotas. Jā, nu Marelsbūvi jau nekad nav bijis ērts pretinieks. Jā, bet Mego ir izdevies viņus uzvarēt, tā kā es domāju, ka spēle būs interesanta. Un nu, vērosim. Šajā līmenī, šajā divīzijā vienmēr spēles ir interesanti, būsim godīgi. Jā. Tā, nu ko, komandas ir iesildījušās, pēdējie slidojumi, un jau komandas pārspriež pie vārtiem, ko nu kura darīs un kā labāk šodien nospēlēt. Jā, komandas iepriekšējā spēlē Rotas guva uzvaru par hokeja komandu Mego ar rezultātu 5-0. Bet, jā, kā jau mans kolēģis minēja, šeit viss ir aizraujoši un interesanti un nevienmēr paredzami. Izskatās, ka tu esi nopietni gatavojusies šai komentēšanai, izrakstījusi statistikas. Jā, nu, šī ir mana pirmā saskare ar tieši E4 divīziju. Līdz ar to man bija nedaudz jāiepazīstās. Atgādinam arī skatītājiem, kad Entuziastu hokeja līgas mājaslapā arī ir viss šī statistika pieejama. Un ja jums liekas, ka mēs kaut ko samelojam, tad jūs noteikti varat iet un papētīt visu, kas jums interesē.
Bet, spēle ir sākusies. Ir aizvadīts pirmās 15 sekundes. Šobrīd ar ripu rotas. Baks mēģināja ieiet zonā. Un, diemžēl, neveiksmīgi pazaudēja ripu. Un būs tagad jāsagaida Mego spēlētāji pretuzbrukumā. Mego spēlētāji raida ripu pāri visām zonām. Un tur veiksmīgi arī panāk šo te ripu. Bīstam. Nē, tur Žižņevskis raida tālāk ripu Belosam. Belosam iespēja nedaudz nogulēja savu momentu. Bet turpina cīnīties ar ripu. Un metiens pirmais un Mego vārdsargs ir vietā. Jā, tur Tomam bija labi iespēja gūt vārtus. Bet vārdsargs šoreiz bija pārāks. Rotas uzvar iemetienu. Roberts. Tur Dambergam. Dambergs uz vidu. Metiens. Tur Burzma vārtu priekšā šobrīd. Bet Rotas turpina spiest Mego komandu. Belos neļauj tik vienkārši ripu iemest. Izmest ārā. Tur Mārcis pie vārtiem raida ripu. Un šobrīd gan Mego ir atguvuši. Mēģinās dabūt ārā. Pagaidām nesakmīgi. Beidzot Mego izdodas izmest ripu no savas zonas. Tur atkal Rotas vidus zonā pārtver šo te ripu un atkal Grīnbergs ar pretuzbrukumu. Mētiens, diemžēl, garām. Mego komanda ātri nomainās. Laiž jauns spēks laukumā un tur jau ripu Grīgs Jānis. Tālāk Pīnis stūrī. Mēģināja tur iespēlēt vārtu priekšā ripu, neveiksmīgi. Un šobrīd Mego aiziet pretuzbrukumā jau. Jā, tāda bīstama epizode. Jā, spēle ļoti spraigi ir sākusies. Jā, hokeja komanda Mego cīnās. Cenšas iet uzbrukumā. Pagaidām nesekmīgi. Bet, jā, ir situācijas pie vārtiem kā pie vienas komandas vārtiem, tā pie otras komandas vārtiem. Mego komandai līdz šim neizdodas baigi pārliecinoši šo te ripu kontrolēt. Līdz ar to viņiem tās epizodes ne līdz galam īsti novedās. Viņi cīnās, skrien, bet tā ripa kaut kur ne līdz galam paklaus. Un atkal Mego raida uz ripu pāri visām zonām un būs pārmetiens. Mego komandas zonā. Iemetienu uzvar Mego komanda. Tur Jansons nedaudz aizķēra Mego spēlētāju, bet tiesnesis šo neuzskatīja par pārkāpumu un spēle var turpināties. Atkal ripa jau pretinieku zonā, Mego zonā. Šobrīd gan vidus zonā jau ir raidīta un Mego atkal aiziet pretuzbrukumā. Tur Stankus fiksē ripu un nomierina nedaudz spēli. Spēlētāji var nomainīties. Būs pārmetiens pie Rotas Meliora celtnieks vārtiem. Cik mums ir skatītāji šobrīd? Šobrīd mūs skatās 25 cilvēki. Tas ir labi, kaut ko arī komentē. Tur bija kāds bija kaut ko negatīvu arī iekomentējis, bet tas mums ātri pazuda. Un Emīls Gusāraus, jā.
ir iekomentējis priekšdzirdēt Daļradzimam pārstāvis komentējot hokeju. Nu, jā, šobrīd tā tēma jau ir par vienlīdzību ir diezgan aktuāla. Un kāpēc arī mēs šeit tēmai sekojam līdzi? Un, mēs esam mūsdienīgi. Jā, mēs esam mūsdienīgi. Un kāpēc gan nē? Ja ir vēlme no sieviešu puses arī šo te lietu darīt, tad mēs jau esam tikai atvērti. Iespēja tiek dota visiem. Jā, tikmēr laukumā aktīvi notiek spēle un vēl viens mēģinājums no hokeja komandām Rotas gūt vārtus. Bet pagaidām kaut kā tā ripa neietiekšā. Nevienos no otros vārtos. Nu, es kā vārdsargs teikšu, tad Mego vārdsargs šobrīd īstenībā izskatās spīdoši un dara savu darbu teicam. Jā, es nemaldos, bet šķiet, ka es nebaldos, ka Mego vārdsargs varētu būt viens no jaunākajiem spēlētājiem viņa komandā. Cik viņam ir gadi? Viņam ir 21 gads. Nu, viņš ir jauns puika. Nu, es pieļauju, ka savā komandā viņš varētu būt. Jā. Un Ralfam ir, Rotām ir 22 gadi. Tā kā jauni puikas vārtos. Skatīsimies, kā tas attieksies uz spēles rezultātu. Jācer jau, ka šos te jaunos vārdsargus spēlētāji pasaudzēs ar savu spēli labi aizsardzībā. Jā, es vienmēr saku, ka par vārtu guvumu vai neguvumu nav atbildīgs tikai vārdsargs, bet arī spēlētāji, kas spēlē aizsardzībā. Tas tāds komandas darbs, kā jau hokejs komandas sporta veids. Nu, pavisam noteikti. Ja aizsardzība vārdsargu pamet vienu, tad vārdsargs nevienmēr var glābt. Nu, šobrīd arī aktīvi cīņa pie borta. Ripa ir viduszonā pie Māra Davidsona. Un Rotas mēģinās uzsākt atkal uzbrukumu. Šobrīd komandas kapteinis Sandrs Būmeistars ar uzmetienu bloķē šo te metienu Mego spēlētājs, bet cīņa joprojām ir stūri. Šobrīd jau Ripa ir viduszonā. Atkal Jansonam Ripa. Baks ieskrienās. Nu, un skatīsimies. Nu, patraucēja viņam tur līdz galam aizskriet. Nu, tur Būmeistars ar Ripu negaidīja šādu piespēli. Nu, Reiplers ar Bahu cīnās pie borta. Atpakaļ Jansonam. Jansons uz vārtiem. Nu, un viegls tvēriens. Viegls tvēriens Mego vārdsargam. Un nomērina šo spēli. Mego komandas spēlētājs ar numuru 20 Marats Markus. Viņš nospēlēs šo spēli un uzreiz metīsies nākamajā spēlē pie komandas Wolf 3 divīzijā. Jā, viņš šodien divās komandās. Oho, viņam gan ir aktīva spēle. Izskatās, būs noraidījums. Jā, nu tur Belovs Artis. Bišķiņ nenospēlēja līdz galam pareizi, nervi neizturēja, nedaudz pagrūda pa spēcīgi. Jā, un noraidījums. Par bloķēšanu. Mēģina vēl diskutēt ar tiesnesi, bet ar tiesnesi jau nav jēgas strīdēties. Tāpat viņi savu lēmumu nekad nemaina. Jā, un kādreiz var gadīties par diskutēšanu dabūt vēl kādu papildus minūtīti. Ir redzēts tādas situācijas. Tad laikam ir jābūt karstai diskusijai. Nu, es domāju, ka tas arī ir atkarīgs no tiesneša. Nu jā. Bet nu vienalga Rotas šobrīd Ripu raida. Bloķējot ārā raida Ripu skatītājos. Tā nu ko ir? Atlikušas 4 minūtes un 37 sekundes pirmajā tātad šajā te periodā. Un joprojām rezultāts 0-0. Jā, šobrīd hokeja komanda Rotas spēlē mazākumā. Vai hokeja komandai Mego izdosies
izmantot vairākumu, to mēs redzēsim. Šobrīd gan ir nostājušies, bet Rotas tur arī aktīvu presingu. Bīstami vārtu priekšā neizdevās metiens līdz galam. Varēja būt bīstami. Doma bija labi, bet izpildījums ne līdz galam. Jā, Grīgs šobrīd tur ar rīpu un cenšas iet līdz galam. Vārtī! Jānis Grīgs aizgāja līdz galam un izdarīja šo te metienu. Un ir arī gūti vārti. Starp citu, otrie tikai šajā sezonā. Jānim ir 2 piespēles, 5 spēles nospēlētas un 1 vārti līdz šim, šie ir otrie. Drosmīgs gājiens no viņa puses, bet augstasinīgi aizgāja un uzmet. Mego komandai augsta duša, mazākumā vai vairākumā ielaista rīpa. Tur nāksies atspēlēties. Ģirts savai piespēļu skaitam pievieno 8. piespēli rezultatīvo. Bet vienalga, Mego šobrīd ir aiz rotu Melnor Celtnieks vārtiem un neizdodas viņiem šīs saspēles līdz galam un ripa ir atkal ārā no zonas un viņiem nākas atkal ieskrieties no jauna. Saglabā šo te ripu. Rotu zonā Mego komanda un atkal. Šobrīd Eplers iet uz priekšu un mēģinās atkārtot kaut ko Grīgs, jo parādīja, ka var izdarīt. Bet Vārtsargs šobrīd labi nospēlē. Baks atkal iet un atkal met pa vārtiem. Vārtsargam viegli atsist šādas ripus. Mego pretuzbrukumā. Uzmetiens garām vārtiem. Šobrīd atkal izlaida Mego uzbrucējs rotu aizsargu cauri. Varēja būt atkal bīstama epizode. Sandrs Būmeisters šobrīd ar rīpu. Aizslidoja uz Mego vārtiem. Žižņevskis. Eplers šobrīd ar rīpu aiz Mego vārtiem atkal un tur jau atdod Būmeisteram rīpu. Būmeisters stūrī. Nevarēja saprast, vai tas bija metiens, vai tā bija piespēle. Baks ar rīpu pie borta aiz vārtiem. Rotas šobrīd labi kontrolē rīpu. Eplers. Tas kā apņemības pilni būtu otros vārds. Kaut kas briest, vai ne? Tāda sajūta ir, jā, bet tagad uzbrukumā dodas Mego. Garām vārtiem, bet tur jau, ja nemaldos, tad vai nebija svilpi jau pirms tam? Ko viņi nedzirdēja? Man likās šeit augšā, ka es dzirdēju, pirms viņš pār iegāja zonā. Jā, un patiesībā sakot, arī hokeja komandā Rotas ir spēlētājs, kurš arī spēlēs nākamajā spēlē. Roberts? Jā, arī hokeja komandā Wolf uzreiz pēc tam. Un interesanti, ka šajā spēlē viņi ir pretinieki. Un nākamajā spēlē viņi būs komandas biedri. Jā. Šobrīd Eplers atkal atstāja Rotas Melnor Celtnieks mazākumā. Es gan neredzēju un nesapratu, kādēļ. Pārkāpumu tiesnesis acīm redzot saskatīja. Rotas atkal spēlēs mazākumu. Lūk, par nesportisku, bet Rotām tas netraucē. Doties atkal pret uzbrukumā.
Arts tur mēģina divus spēlētājus šobrīd. Vizinātais degunu. Spraigiet. Jā, pirmajā periodā ir atlikuši 40 sekundes, ko spēlēt. Rotas vienalga arī mazāk mēsot šo te spēli. Tomēr kontrolē vairāk un šobrīd bīstami. Un tur tiek galā Stankus ar šo te metienu. Stankus ir vietā un glābi Rotas no vārtu zaudējuma. Sešas sekundes atlikušas pirmajā periodā. Jā, Meļķis mēģināja mest pa vārtiem. Nobloķēja metienu pēdējā brīdī. Un tur atkal Meļķis ar Rīpu. Rīpa tur tā burzmā pazudus starp kājām visiem. Davidsons mēģina mest Rīpu ārā. Tur kavē Pinni. Bet šeit pārkāpuma nav. Saskrējās, nekas tāds. Tā kā spēle turpinās. Un pirmais periods ir noslēdzies. Dārgie skatītāji, tiekamies otrajā periodā un reklāmas pauze. Kad es kaut ko daru, es to daru pamatīgi. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervista soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga, kas spēlē ir tavās rokās. Bonus jauniem klientiem 75 eiro. Olibet LV. Tā, ko? Atgriežamies Tukuma ledus hallē. Entuziastu hokeja līgas 4. divīzijas spēle. Rotas Melior celtnieks pret Mego. Otrais periods sākās. Rotas joprojām mazākumā spēlē, tātad vēl pusminūte. Bet Rotas vienalga dodās uz priekšu. Tur būvmeistars šobrīd ar Rīpu Mego zonā. Un Mego ir atkal jānostājas aizsardzības pozīcijā. Un vienalga arī spēja uzmest pa vārtiem. Tur Bāks. Būvmeistars atkal vidū. Būs metiens. Būs, bet nobloķēts. Tavs 20. numurs skrien uz priekšu. Jā, Mārats Markus. Mēģināja gūt arī vārtus. Nesekmīgi, bet mēģinājums bija. Bet aizgāja līdz pat vārtiem? Jā. Un labi pat aizgāja. Es teikšu, esmu redzējis viņu spēlējam E3 divīzijā, un viņš ir vērtīgs spēlētājs. Šobrīd Eplers ar Rīpu. Tur Bāham nesanāca pareizi uzņemt Rīpu, lai izdarītu šo te metienu, bet varēja būt bīstam. Eplers ar stūrī. Mega uzbrukuma zonā ar Rīpu. Domā, kam piespēlēt. Bāks aiz vārtiem, joprojām kontrolē Rīpu. Raida to kā tālāk atpakaļ aiz vārtiem Epleram. Tur Bāks ar Rīpu. Vārti! Rotas Melior celtnieks palielina savu pārsvaru 2-0 pār hokeja klubu Mego. Mego arī nav tie treneri nemaz šodien. Viņam nav, kas viņiem palīdzētu. Jā, tā izskatās. Bet viņa vismaz ir līdzjutēji. Ne tik daudz pagaidām izstāsta kā hokeja komandai Rotas, bet ir līdzjutēji. Rotām šeit vienmēr ir liels skaits skatītāju, jo tie ir tādi. Sestdienas ir hokeja dienas Tukumā, tad, kad atbrauc no Entuziastu hokeja līgas.
4 pretinieku komandas, tad Tukuma komandām ir svētki Tukumā. Tad, principā, sestdiena ir aizpildīta. Nu, principā, sākot ar pēcpusdienu noteikti tu var nākt un skatīties līdz pat vakara 8 vai 10 hokeju. Nu, kaut ko tur mēģināja izdarīt, bet mētiens nesakoja no Damberga puses. Šobrīd Mego cenšas atkal aizskriet, bet nesekmīgi. Ripu Freimanis un raidi to dziļāk zonā. Tur pēc tās Grīnbergs. Stūrī. Mēģināja iespēlēt vidū uz Belaus, bet tur, diemžēl, neviena nebija. Izstāsts, ka Rots ir apņēmības pilns gūt, nu jau arī trešos vārds. Nu, kā tu teici, iepriekšējā spēle starp viņiem beigusies ir 5-0, pareizi? Jā, rezultāts 5-0. Nu, šobrīd jau ir 2-0. Skatīsimies. Nu, protams, jāņem vērā arī statistika, jā, ko stāsta statistikas dati, kad tā atstarpe statistikas tabulās starp šīm komandām ir diezgan ievērojama. Nu, jā, bet vienmēr noteikti brīnumi arī. Un, kā es teicu, viņi uzvarēja Marelsburgu, kas ir 3. vietā. Tā kā tas bija brīnums. Varbūt puiši vēl sasparosies. Es domāju, ka vēl to rezultātu iznākumu paredzēt nevaram. Bet tas ir ļoti labi, jo tas mums padara spēli interesantu. Nu jā, principā. Arī Latvijas izlase savulaik ir pierādījusi, ka var 3 vārtus gūt 5 minūtēs. Kāpēc, lai gan tā nenotiktu arī kādā no entuziastu hokeja līgas spēlēm? Gribu dzirdēt skumju faktu par Tukumu un entuziastu hokeja līgas komandām? Gribu. Tukumā. Gribu. Ļoti, ļoti daudzi atsakās braukt pie mums. Diemžēl. Tāpēc, ka tālu vai... Es nezinu. Vai viņiem vienkārši nepatīk Tukums? Mums ir tāda baigā ironija, mēs jau smejamies. Rots šai komandai, kas E4 spēlē, viņiem, man liekas, atcēla kaut kādas 3 spēles pēc kārtas, kas Tukumā bija, kurām bija jānotiek. Redz kā, interesanti. Nē, nu visi jau ir pieraduši laikam par to Rīgu vairāk dzīvoties. Un vēl viens bija, mums arī Tukumā spēlē komanda, kur viņi Tukuma Ledushalli sauc par mājas komandu. Mājas halli no Talsiem komanda, un viņiem bija spēle pret arī Rīgas komandu, un viņi bija atbraukuši, iesildījās, un tā komanda izrādās nav ieradusies. Bet tur jau droši vien kaut kāds tehniskais zaudējums. Nu, jā, tur uzreiz ir tehniskais zaudējums, bet vienkārši fakts kā tāds, ka bet interesanti. Uz Tukumu negrib braukt? Nu, nav jau arī tik tālu. No Rīgas. Un kādreiz ir labi kaut ko pamainīt. Es, piemēram, staigājot pa dažādām hokeja hallēm, vienmēr izvērtēju plus un mīnus visās hallēs. Tas ir tu vari izvērtēt to, ko pa lielām tu redzi, jo, ja tu ieeji ģērbtu, es domāju, ka tev atklātos vēl daudz jaunu plus un mīnus. Jā, bet pietiek arī neejot ģērbtuvē. Hokejistiem, starp citu, ļoti liela nozīme hokejs pievērš dušām. Jo daudz kur ir tādas dušas, kur tu labāk domā, ka vienkārši varbūt jābrauc mājās un fiks mazgāties. Jā, var iedomāties. Nabaga hokejs. Es ceru, ka jums te viss ir kārtībā ar tām dušām un viss ir priecīgi, visi spēlētāji priecīgi, pēc spēles būs priecīgi, neskatoties uz to, kāds būs iznākums. Nu, skatīsimies, kāda vēl būs šī te atmosfēra līdz spēles beigām starp komandām. Un Mego Vacariks atkal notver ripu. Tādu viegli. Viegli lidoja. Viegli lidoja un ar tādu vieglu roku noķēra, tā izskatījās. Bet puisis mācis, jā. Varam jau redzēt, ka viņš nedaudz ir jau... Jā, izstāsta Sāguris, jā. Tieši tā. Nu, Grīnbergs iemetienā ar Belaus, otrā mājiņa laukuma. Vai pat pirmā? Jāprast trenerim. Jā, mums te ir arī pāris komentāri. Normunds Indriksons, kāpēc metienus
pieļauju, ka neraida pa vārtiem. Tas noteikti būtu jājautā spēlētājiem. Nē, metieni pa vārtiem. Mēģinājumi izdarīt metienus pa vārtiem jau ir. Tikai viņi ir nobloķēti pārsvarā. Jā. Šeit ļoti labi aiziet. Vārtsargs ir vietā un atkal. Jā, gandrīz. Ļoti pārliecinoši. Šis uzbrukums ir ļoti, ļoti pārliecinošs, jā. Jā, šeit arī veiksmīgi gripa palika Mego spēlētājiem. Un atkal tevis pieminētais 20. numurs. Mērets Markus. Jā, un vēl Evita raksta, Evita Nelanda. Jā, tā tas ir, un tas ir neforši no rīdziniekiem. Es piekrītu. Mēs arī šodien atbraucām no Rīgas. Mēs neiebilstam. Mēs braucam, ja jābrauc, mēs braucam. Uz Tukumu var ātrāk atbraukt kā uz Mogokalu. Es varu teikt, ka man Tukuma hallē, es gan šeit tas pirmo reizi, bet man labāk patīk kā Mogokalu. Es labāk brauktu uz Tukuma halli nekā uz Mogokalu. Mogohala man arī ir tāda otrā mājas halla, jo tur es arī spēlēju pie Patriotiem un teikšu godīgi, kad ja man no Tukuma ir jābrauc, tad cauri visai Rīgai ir diezgan, labi, atkarīgs arī kurā stundā tu brauc. Ir jau tā, ka to brīvību tu brauc un tad tev neviena mašīna netraucē un tu tikai brauc cauri, bet ja ir tāda diena, tad ir kā ir. Nerāda. Jā, nerāda tiešraidē nav redzami. Jā, metieni pa vārtiem. Metieni skaits pa vārtiem nav redzams. Tā. Jā, kā mums operators saka, tas ir nedaudz uz tablo. Tablo mums ir šobrīd, tā teikt, nogļukojas, ja mēs tā varam teikt. Tehniska ķibele, tieši tā. To mēs šobrīd nevaram atrisināt. Kas mums vēl tur pa komentāriem? Tie arī, jā. Normunds ļoti gribētu zināt to metienu attiecību, mēs saprotam. Diemžēl būs jāpaciešās un pēc spēles, gan jau kā protokolos, tas noteikti tiks ierakstīts. Šobrīd Rotis gūs trešos vārtus. Visai haotiski izskatījās. Veiksmīgi. Bet jā, neapgāžami. Tā arī tā lēnām tajā tālākajā stūri ielidoja un vārtsargs nepaspēja viņu tā kā noķert, bet liekas, ka varētu būt Jansonam šie te vārti, bet to mēs vēl precizēsim. Tūlīt pa mikrofonu. Lielais halles mikrofons mums pastāstīs. Jā, ja runājam par metienu attiecību, es varu pastāstīt par pagājušās spēles. Droši. Metienu attiecību. Rotām bija 18 metienu pa vārtiem, kamēr Mego tikai 7. Patiesībā tagad man vēl vairāk gribētu zināt, kā ir šobrīd, lai salīdzinātu. Vārtus dotas miljonu cilvēks, komandas labā gulā, Tomas Matīs Eklers. Tomēr Tomasam ir ieskaitīts, un tad Jansonam būs piespēle. Tur tajā burzmā nevarēja neko redzēt, tāpēc es vienkārši tā minēju. Bet Tomas, starp citu, arī vakar spēlēja. Viņam šodien otrā spēle jau pēc kārtas ir. Vakar viņš pie otrajām rotām spēlēja 7 divīzijā. Arī tur mēs uzvarējām ar 2-0. Un Tomas jau ir šodienai iesildījies, kā teikt. Es redzēju, 7 rotām bija interesants atgadījums. Vakar? Nē, kaut kad, man šķiet, tas bija janvāris. Es nepateikšu datumu, bet par agresīvu žestu. Viens spēlētājs dabūja tādu ļoti interesants. Es noskatījos to video. Jā, Tukumā tas bija tepat pie vārtiem. Jā, tas ļoti labi izskatījās. Bet tā nedrīkst darīt. Tā nedrīkst darīt, nevajag. Un arī vārti, un arī pats spēlētājs pēc tam visai komandai čatā atvainojās un teica, lai mēs tā nedaram pārējie. Un viņš ļūtās ļoti vainīgs par šo. Viņš jau bija gatavs tam, ka viņam būs līdz sezonas beigām diskvalifikācija. Bet pēc tam es paskatījos citas spēles, citas komandas, kad ir arī bijuši gadījumi, kad vienkārši ar nulli šādā veidā sit pa seju zem stīkla. Un tad jau tur arī bija. Tā jau tāda ļaunprātība izklausē. Jā, un ja pa seju tev ir stikliņš, tad tas bija dabūjis 3 spēļu diskvalifikāciju un naudas sots, ja pareizi atceros, tad mūsu gadījumā bija vienkārši viņam 3 spēļu diskvalifikācija. Vakar izcieta pirmo, vēl 2, tā atvainojos. Bet šobrīd Rotas atkal
Tu gribēji kaut ko teikt? Piedod. Nē, negribēju. Nu, šobrīd Rots atkal pretuzbrukumā. Diezgan presingo. Šobrīd Mego spēlētājs Rots, Melioru celtnieks komandas spēlētāji. Nu, šobrīd Grīgs tur aiz vārtiem. Cīņa, bet jau ar Ripu cīnās Pīnis. Un arī izcīna Ripu atpakaļ Grīgam. Grīgs aiz vārtiem ar Ripu uz vārtu priekšu. Un tur tā negribīgi tā Ripa kustās pa to zonu. Šobrīd Otto ar Ripu raidā kā aiz vārtiem. Grīgs viņai ir pakaļ un uz vārtu priekšu mēģinā iespēlēt. Nu, Otto atkal ar Ripu. Otrā pusē Grīgs, pa vidu Būlmeisters. Un Grīgam Ripa. Nepilns 3 minūtes līdz otrā perioda beigām. Vai nav tā, ka mums ar laivu viss ir kārtībā? Mums saka, ka laivs esot pazudis. Jā. Man vismaz arī rakstīja tā WhatsAppā. Nu jā, kaut kas. Un izskatās, ka esam atpakaļ vēlā, ja? Jā, nu mēs esam apakaļ, atkal bija laikam neliela tehniska ķībele. Tā mēdz gadīties. Nu, otrais periods tuvojas noslēgumam pamazām, bet varbūt vēl kādus vārtus. Kas zina, varbūt vēl var paspēt. Nu jā, nu šobrīd ir 3-0. HK Rotas Melioru celtnieks komandas labā. Pusotra minūte atlikusi otrajā periodā. Un šobrīd Mego ir savā aizsardzības zonā ar Ripu. Un cenšas to iespēlēt uz priekšu, bet nu spēki ir tik, cik ir. Pieļauju, ka šobrīd Mego komandai spēku izsīkums ir jūtams. Ai, nu tur Belovs ar pārinieku centās amizanti izspēlēt līdz galam. Bet jūtams, jā, ka šī spēle sāk palikt daudz lēnāka. Jā, bet hokeja komandai Mego šodien ir arī mazāk spēlētāji kā Rotām. Tā kā varētu būt, ka viņi ir drusciņi vairāk arī noguruši. Nu, mājās jau parasti ir tā, ka ja mājiniekiem ir tā spēle mājās, tad parasti vairāk spēlētāji atbrauc nekā uz izbraukumiem viesos. Līdz ar to var Mego komandu saprast. Nu, šobrīd pretuzbrukums ir Mego. Nu, piespēle kājās. Adela nevarēja uzņemt līdz galam pareizi šo te Ripu. Bet nu Mego turpina. Nu, Ripa ir zem vārtsarga. Nokontrolē Ripu līdz galam Ralfs. Jā, Mego spēlētāji nopūšas, jo bija tuvu. Bija tuvu. Ralfs pat vienā brīdī neredzēja šo te Ripu. Un bija iespēja viņu ieraidīt Ripu vārtos. Un pēdējā pusminūte otrajā periodā. Jā, nu šobrīd ar Ripu. Rotas raida Ripu Mego zonā. Un ar Ripu Artis Belovs mēģina izlausties uz vārtu priekšu. Tur Rotas spēlētāji nesaprotās, kurš to tagad metīs pa vārtiem. Oi, nu šeit gan arī Stankus kļūdās. Tā tad ir otrais periods noslēdzies. Rotas Melioru celtnieks ir vadībā ar 3-0 pret hokeja komandu Mego. Nu, šobrīd reklāmas pauze. Tur, kur citi redz grūtības,
Es redzu iespējas. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervistu soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga, kas spēlē ir tavās rokās. Bonus jauniem klientiem – 75 eiro. Olibet LV. Tā nu ko, atgriežamies Tukuma ledus hallē. Hokeja komanda Rotas Milleru celtnieks pret hokeja komandu Mego. Jā, nu šeit pirmais mēģinājums tika izdarīts pa Stankus vārtiem. Stankus redz un ķer rīpu. Jā, bet ļoti tāds apzinīgs gājiens uz vārtiem. 7 sekundes tikai pagājušas un jau mēģinājums būt vārtus. Nu, ja viņi nemetīs, viņi arī neiemetīs. Jā, tāds ir, jā. Nu, redzēsim, vai trešajā periodā izdosies Mego gūt vārtus, vai varbūt Rotas pamainīs to tablo. Oi, nu šeit noskanēja vārtu rāmis, un rīpa tiek raidīta pāri visām zonām. Būs pārmetiens. Rotas Milleru celtnieks zonā. Kur tu redzi? Jā, nu, Būmeistars gūst vārtus. Sandrs Būmeistars gūst vārtus. 4. vārti Rotām. Jā, nu, izskatās diezgan potenciāli līdzīga spēle iepriekšējai spēlē, kad tikās šīs abas komandas. Tieši gribēju teikt, man tagad ir interesanti. Varbūt, ka tas rezultāts gala beigās būs tāds pats kā iepriekšējā spēlē. Jā, nu to mēs vēl skatīsimies. Ko rādīs Rotas komandas spēlētāji. Rotas Milleru celtnieks komandas labā gulā Sandris Būmeistars 92. numurs. Jā, nu šeit. Oi, nu Epleram neizdevās līdz galam raidīt rīpu vārtos. Vārtsargs bija vietā un nospēlēja pareizi šajā situācijā. Atkal arī Eplers aizies aiz vārtiem, raida to tālāk Būmeistaram. Būmeistars pazaudē šo te rīpu un Mego spēlētāji raida viņu ārā. Pāri visām zonām. Nu tur Ričards Žižņevskis ar rīpu un piespēlē tālāk Sandrim. Eplers ar rīpu Mego zonā. Jā, nu amizanti gribēja mēģināja vārtu priekšā izspēlēt Sandrim. Starp citu, vakar mums bija atkal
savā ziņā sadraudzības tāda spēle. Nevis sadraudzības spēle, bet mums bija spēle otrajām rotām E7 divīzijā pret Rīgas komandu. Un mums bija baigi daudz skatītāju. Uzmini no kurienes? No Ukrainas un no Polijas. Bija interesanti. Jā, basketbola komanda, divas basketbola komandas, poļu un Ukraiņi. Atbalstīja rotas, visām bija tur krēkli nodrošināt. To visu mums, tur mums visu noorganizēja. Šis ir viens no komandas sponsoriem, Rihards Sležs. Viņš ļoti daudz palīdz Ukrainai. Uzņēmējs un tādā veidā. Bet mums bija pilnas tribīnes arī. Vairāk nekā parasti Rīgā esot, kā teikt. Droši vien vēl patīkamāk sajūta tur spēlēt, ka ir daudz atbalstītāji. Oi, noteikti. Viņš tur bļāva un ar bungām bija. Un tas bija, teiksim tā, priekš Rīgas tā nedaudz neraksturīgi. Starp citu arī pret Mego. Es tikko nevarēju atcerēties, kas tā bija pa komandu, bet reāli, tad tikko es apstījos pareizi, tas Mego bija. Un arī pret Mego. 2-0 vinnējām. Tā kā Mego šobrīd laikam rotas apbižo Mego. Jā, tā izstāsta. Bet, 2-0 ir labāk. Cienīgāk nekā 4-0 un spēle principā vēl nav beigusies. Jā. Bet neviens nav teicis, ka varbūt Mego negūs vēl kādus vārtus. Varbūt vismaz viens. Goda vārtus, vai ne? Kas zina? Jo puiši cīnās. Abās komandās puiši šodien cīnās, var redzēt. Es domāju, ka ja Mego būtu vēl tā trešā maiņa klāt, tad būtu daudz līdzvērtīgāk spēle. Un pārliecinošs metiens pa vārtiem. Bet, Stankus ir savā vietā un metienu redz. Jā, skatoties atkal pēc statistikas, var arī redzēt, ka vārtsargs rotām ir savā vietā. Prasmīgs. Jā, viņš ir diezgan daudz trenējies šajā ledus arēnā. Ļoti daudz stundas ir aizvadījis gan no rīta, gan līdz vakaram treniņos. Tā kā viss darbs atmaksājās ātrāk vai vēlāk. Šobrīd rotas atkal dodas uzbrukumā un metiens vārtu stāps glābi Mego no 5. vārtu zaudējumu. Pīnis aiz vārtiem. Turpina presingot. Šobrīd Ripa. Tur noklupināja Grīgs, bet tiesnesis saka celies augšu un spēlē tālāk. Mego jau pretinieku zonā. Mēģina izveidot momentus aiz vārtiem. Mego spēlētāji un Ripu fiksē. Gandrīz konfliktiņš. Asumiņi parādās. Es tieši tikko iedomājos par to, ka patiesībā šajā spēlē ir bijis viens norādījums, 2? 2, jā. Rotām bija uzreiz viens pēc otra. Kādreiz gadās redzēt spēles, kur viens pēc otra iet apsēsties. Tas ir interesants spēles, bet interesantākās skatītājiem, bet parasti tad arī seko tur disciplinārai komitejai veselu darba dienu, kamēr izskata visas epizodes. Šobrīd Eplers ieskrienās. Mēģināja raidīt uz vārtu priekšu. Atkal Eplers ar Ripu. Un pazaudē tur. Nē, tomēr atgūst. Vārtu priekšā Bahs neizvēlās mēst. Pietur Ripu. Atspēlē Jansonam. Jansons sānt būmeistaram. Būmeistars Epleram. Eplers stūrī ar Ripu vārtu priekšā. Jansons metiens kājās. Tur Mego spēlētāji atkal ieskrienās. Veidos pretuzbrukumu, bet paliek tur bez Ripu. Žiņevskis nokārto tā, lai atņemtu šo te Ripu. Un būmeistars pa labo mālu atkal dodas uz vidu. Un vārtsargs. Viegli rokas mājienu. Pasaka, nē, pietiks. Normunds ļoti grib uzzināt metienu skaitu pa vārtiem starp komandām, bet nav izdevies atrisināt
šo tehnisko jautājumu šoreiz. Es tev, Normund, pirmdien pateikšu, cik bija. Es domāju, ka pēc tam noteikti arī entuziastu hokeja līgas mājaslapā. Noteikti būs. Spēles protokolā tas būs pieejams. Man arī gribētos uzzināt, bet nu... Arī mājaslapā, starp citu, šobrīd nav ielikt. Jā. Kaut kas ne līdz galam strādā. Tā ir arī viena no lietām, kuru vajadzētu mums sataisīt. Un droši vien arī šeit Mego spēlētājiem būs par bloķēšanu. Jā. Vajadzētu būt. Redz, kur konflikts. Kas tad tur? Tur Freimans. Es teiktu, ka šitas izstās baigi. Cimdi nav novilkti. Bet tā, kas mums ir? Jā, Ģirds Freimanis un septītais Emīls Meļķis. Kaut kā palaidās garām. Par ko šis konflikts bija īsti? Kaut kur saķērās, bet tā spēles gaita vispār vairāk otrā pusē norisinājās. Un te mums ir arī noraidījums. Būs noraidījumi. Jā, šis tāds tā nopietni. Nebija tāds mazais kašķīgs. Šitas bija tāds zolīts, kautiņš amatieru stilā. Jā. Ķiveres nenovelkam, cindus nenometam, bet vicojamies vienalga. Bet viss ok, arī šo mēs gribam redzēt. Tieši runājām par asumiņiem. Jā, vai ne? Bija asumiņš. Tieši tā. Tagad jāsaprot, ko tiesneši nolems. Un principā, es domāju, katram vajadzētu pa 2 minūtēm, lai nomierinās. Bet viss kārtībā, puikas izvicojās, foršs smuks boks. Jā, galvenais, ka neviens nav nopietni cietis. Tieši tā. Ka visi var turpināt spēlēt. 5+20. Džeki brauc atpūsties. Jā. Tātad šo spēlētāju mēs šajā spēlē vairs uz laukuma neredzēsim. Mego komandas 7. numurs Meļķis dodas uz ģērbtuvēm. Freimans arī. Freimanim arī vajadzētu būt, ka ir tieši tāds pats scenārijs. Es gan nebūtu devis 5+20, bet tiesneši lēma savādāk. Tiesneši lēma savādāk. Freimanis no rotām, viņš tāds karstasinīgs. Viņam patīk verbāli izprovocēt. Uz 5 minūtēm, uz 20 minūtēm noraidīti abu komandu spēlētāji. Mego komandā Emīls Meļķis, 7. numurs. Rotas Valjora celtnieks komandā Ģirds Freimanis, 3. Redzēji tikko? Labi, tu varbūt nepamanīji, neskaties, bet es tikko skatījos tieši aiz tribīnēm, ir tur, kur ģērbtuvs ir. Varēja redzēt, Meļķis aizgāja, viņi viens otram kulaciņu sasit. Viss kārtībā. Reāli, viņi aizgāja ap 2 ar Freimanu, sasit kulaciņus un tā kā visi forši smuki izkāvāmies un katrs aizgāja savu ģērbtuvu. Labi, ka tā. Labi, ka tur kaut kas cits nenotika. Viss zolīdi. Protams. Viss ir, jā. Tāpēc es teicu, tāds zolīds, normāls amatieru kautiņš. Bet tā jau ir. Uz laukuma tas viss ir savādāk. Tāpēc es arī teicu, ka tur pa lielam varēja iedot 2 minūtes, bet vai 5+20 vajadzēja? Tiesnešiem nepatika. Nepatika vairāk kā tev, acīm redzot. Jo viņi lēma savādāk. Un kā jau mēs sākumā runājām, tiesnesi īsti apstrīdēt nav vērts. Jā, tas gan. Viņa lēmums. Tiesnešiem nepatīk redzēt kautiņu. Jā, tur šobrīd spēle notiek aiz Mego vārtiem. Jā. Tur Belovs ar rīpu. Izskatās, ka Mego pat tā īsti vairs baigi neskrien nekur. Bet Mego mazākumā spēlē. Tā tad ir iedavuši, acīm redzot, arī par ārtu bloķēšanu otram šim spēlētājiem. Tur jāskatās tagad, Robots ir aizsardzībā, ir vietā. Mētiens no Mego nesako. Kustība bija, bet rīpa tika jau pazaudēta. Šeit mētiens būs, ir štanga, vārtu nav, vārtu stāps, atkal Stankus uglāb no kapitulācijas.
Un tur tiesnesim kājās iesprūst ripa. Laukumā izlec Oto, atdod ripu Belosam. Belos filigrāni cenšas iet uz priekšu, bet arī pazaudē ripu starp kājām. Belos laikam rotām ir tāds rekordists vārtu guvumā, jā. Belos. Guvumos. Viņš ir tāds, viņš ir, teikšu tā, jaudīgs džeks. Jā, nu tur nav ko noliekt pats, kad viņi pret viņu spēlē, tad ir, treniņos, es domāju, tā, kad es pret viņu spēlēju, tad viņš ir tāds spēlējs, kurš nevis vienkārši ies un uzmetīs, bet viņš tev mēģinās ar mākslu vēl apvadīt tā skaisti. Jā, es tieši gribēju teikt, ka viņam izstāsta tās viņa darbības tādas pārdomātas uz ledus. Zini kā, ir spēlētāji, kuriem ir izteikti tās mīkstās rokas, kā arī kādreiz es esmu klausījies dažādas intervijas, un arī Irbi vienreiz stāstīja vienā intervijā, kad ir šie spēlētāji, kuriem ir izteikti šīs mīkstās rokas, teiksim, un tad viņi spēj šos fintus vai apvadīšanas paņēmienus daudz vieglāk un skaistāk izpildīt nekā tie, kur vienkārši aiziet un viņš uzmet. Tā kā viņš arī varētu būt potenciāli talantīgs viens no šādiem te spēlētājiem. Bet tur Rotas šobrīd, atgriežoties pie spēles, Rotas šobrīd diezgan dominē. Grīgs ripu līdz galam nespēja nokontrolēt. Un ripa ir pie Megala spēlētāja, bet tur jau Grīgs atkal ar ripu. Pīnis pa labo malu. Grīgs ar ripu. Atspēlē atpakaļ Grīnbergam. Grīnbergs met garām vārtiem. Megala šobrīd viduszonā. Ieiet Rotas aizsardzības zonā un pazaudē šo te ripu. Un tur jau atkal Grīnbergs ar ripu un šķēlins no zilās. 2 minūtes palikušas trešajā trešdaļā. Eplers ar ripu Megala zonā. Megala šobrīd izskatās, ka jau ir pulveris pilnīgi tukšs. Baks aiz vārtiem ar ripu. Pazaudē. Iegāja starp 3 spēlētājiem. Skatīsimies, kurš te neutralizē. Megala maza cerība. Neutralizē. Bet Rotas tomēr neļauj izpildīt. Neļauj pat nonākt līdz vārtiem. Un mums tur Baks atkal ar ripu pretuzbrukumā. Epleram uz vārtu priekšu. Eplers nespēja līdz galam nokontrolēt ripu. Bet Megala arī īsti vairs viņam necenšas neko izdarīt. Baks. Davidsons, Baks. Mētiens, bet kājās. Minūte palikusi trešajā trešdaļā. Un izskatās jau, ka varētu. Šobrīd Megala 2-2. Tur atgriežās robots. Negaidīja šādu te pavērsienu. Davidsons ar ripu. Nobloķēja viņu uzvaras gājienu. Pakaļ aizsardzībā Rotām jāatgriežās. Belosam ir ripa. Arī Belos vairs necenšas. Izskatās, ka skriet. Viņiem ir pietiekami apmierināti. Vēl pusminūte līdz spēles beigām. Būmēstars ar ripu. Davidsons kājās. Tagad jāsteidzas atpakaļ. Un šeit Belos virsū Vārtsargam. Vārtsargs ir vietā. 10 sekundes, dārgie skatītāji, un šī spēle būs beigusies. Rezultāts 4-0. Ar labu Rotām. Jā. Šeit gandrīz varēja vēl aizskriet vienā. 4, 3, 2, 1. Un Stankusam sausā spēle. Ar to mēs viņu arī varam apsveikt. Rotas Miljorda celtnieks uzvar HK Megala komandu ar rezultātu 4-0. Šajā spēlē tas no mums arī viss, dārgie draugi. Reklāmas pauze un gaidam nākamo spēli. Ar jums kopā bija Lauris Strautmanis un Zanis Natnaja. Uz tikšanos nākamajās tiešraidēs. Megala
Otrais spēlētājs komandā Ralfs Stampus. 35.